Okay. Nu, labrīt, vēlreiz ir prieks jūs redzēt. Beidzot, vasarā ir klāt. Un tas nozīmē, ka vasaras brīvdienas ir klāt, vai ne, jaunieši? Atzīmēs ir un liecības ir izliktas, viss ir pabeigts līdz septembrim. Lai gan, man liekas, ka Filipam vēl ir daži eksāmeni tāpat priekšā, vai ne? 6? Nākamās 2, jā, ok. Tad jūs varat turpināt lūgt par Filipu. Augstskolā un vēl ir 7 eksāmeni viņa priekšā. Bet jā, reizēm šajās pēdējās mācību gada nedēļas ir daudz matemātikas. Ne tieši saistībā ar matemātikas vai fizikas priekšmetiem, bet saistībā ar to, ar tiem pēdējiem pārbaudes darbiem. Reizēm ir lielas pūles, lai aprēķinātu to minimālo pārbaudes darba atzīmi, kas ir nepieciešams, lai skolēnam var sasniegt to vēlamo galu rezultātu tajā priekšmetā. Domāju šādi, ja es gribu, lai man ir vismaz 5 šajā priekšmetā, kādai jābūt manai atzīmē šajā pēdējā pārbaudes darba. Cik es saprotu vismaz. Un tas nav nekas jauns, jo es pats darīju, kad es biju skolēns un students. Patiesībā mēs ar Patriciju joprojām jokojam par manu gala atzīmi kāda priekšmeta augstskolā. Tas priekšmets saucas laulības un ģimenes pamati. Un tas bija brīvas izvēles studija kurs, tas nebija obligāts, bet es izvēlējos, jo es domāju, ka būs viegls priekšmets, un visu semestri bija viegls. Pirms gala eksāmena man bija ļoti augsta atzīme, kas pēc amerikāņu atzīmju sistēmas bija A, tas augstākā atzīme. Un es gribēju palikt pie tās augstas atzīmes, jo tas, protams, ietekmēja manu vidējo atzīmi un stipendam un tādam lietām. Un tāpēc tieši pie eksāmena es izrēķināju, kas man būs vajadzīgs gala eksāmenā, lai saglabtu šo augsto atzīmi. Un galu es izrēķināju, ka man vajadzēja dabūt tikai vismaz 6 gala eksāmenā. Un tā noteikti bija iespējama misija, jo es visu semestri biju dabūjis 9 un 10 ar pārējiem darbiem tajā priekšmetā. Un līdz ar to es vispār nemācījos neko pirms tā priekšmeta gala eksāmena. Bet tad es sēdēju tajā klasē un es lasīju to gala eksāmenu un es sapratu, ka es nezināju atbildēt uz gandrīz nevienu no tiem jautājumiem. Jo mūsu profesors paņēma visus jautājumus no mācību grāmatas. Grāmatas, kas bija obligāta literatūra, bet par kuru mēs nekad nerunājām visu semestri. Un tad galu es dabūju 5 tajā eksāmenī, un tad es dabūju zīmēko atzīmi no visiem maniem kursiem universitātē. Mana zemākā atzīme augstskolā nebija komerctiesības vai datubāzes sistēmas, grāmatvedība vai mikroekonomika, tā bija laulības un ģimenes pamatos. Un dažreiz, kā Patricija mazliet dusmojas uz mani vai saka, kāpēc tu darīji šo? Es viņai saku, piedod, bet tu jau zināji, pirms mēs precējāmies, ka man slikti gāja ar laulības un ģimenes pamatiem. Un tas ir mazliet smieklīgs stāsts, vai ne? Bet vai mēs bieži tā nedaram? Mēs mēģinām rēķināt, cik maz mums jāpulas, lai dabūtu to, ko vēlamies. Mēs gribam dot minimumu. Bet Jēzus neaicina mūs darīt minimumu. Viņš aicina mūs uz citu standartu. Un šorīt mēs turpināsim mūsu svētdienu sēriju par Jēzus sarunu ar dažādiem cilvēkiem, studējot Jēzus sarunu ar rakstu mācītāju, kurā Jēzus stāsta slaveno stāstu par žēlsirdīgo samarieti. Mēs varam atrast šo stāstu Lukas evanģēlija 10. nodaļā, sākot ar 25. pantu. Un šajos pantos mēs redzam, kā Jēzus apgriež otrādi
jautājumu, ko mēs pārāk bieži uzdodam. Jautājums nav par to, kas ir minimālais, kas man jādara. Vai šādā gadījumā, kas man jāmīl, kas man jādara. Īstais jautājums nav, kad cilvēks ir mans tuvākais, kas man jāmīl. Īstais jautājums ir, kad cilvēks esmu. Vai es esmu cilvēks, kas ir pilns ar mīlestību pret Dievu un citiem. Un tāpēc es jūs aicinu piecelties kājas, lai parādītu godu Dievam vārdam, kamēr mēs lasām no Lukas evaņģēliju 10 nodaļas. Un šis ir Dieva vārds. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecelās, un viņu kārdinādams sācīja: Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sācīja: kas tavu bauslībā rakstīts, ka tu tur lasi? Un tas atbildēja un sācīja: tev būs Dievu, savu kungu, mīlēt no visas savas sirds, un ar visu savu dvēseli, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sācīja: tu pareizi esi atbildējis. Dari to un to dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sācīja Jēzum: kurš tad ir mans tuvākais? Un tad Jēzus atbildēja un sācīja: kad cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un krita laupītāju rokas, tie tam noplesa drēbes, sasita un atstādami viņu pusmiruši guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesterīs gāja pa to pašu ceļu, un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, un to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojas viņam, un viņu redzot, sirds tam iežēlojas. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu, un pēc tam viņš to ceļa uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopā. Bet otrā diena, izņēmis 2 denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ naktams es tev to atdošu. Tad kurš no šiem 3 cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bija bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokas? Un tas atbildēja: tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Un tad Jēzus uz to sacīja: tad ej un dari tu arī tāpat. Lūksim. Mūsu Tēvs, lai mūsu sirdīs būtu atvērtas, dzirdēt tieši to, ko tu gribi teikt mums. Kā pasaulē, kas dzenas pēc minimāliem standartiem, palīdzi mums sekot tavam ceļam. Un palīdzi mums izvēlēties dzīvot tava mīlestību un mīlēt tevi ar visu, kas mums ir, lai mēs tiktu izmainīti un mīlētu ikvienu, ko mēs satiekam. Un palīdzi mums kļūt par patieso tuvāko ikvienam mums apkārt. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Jūs varat apsēsties. Tad situācija ir tāda, ka pirms šiem pantiem Jēzus visticamāk mācīja saviem mācekļiem un citiem, piemēram, šim rakstu mācītājiem. Un tajā laikā rakstu mācītāji, jeb kā ir tulkots jaunajā tulkojumā, likuma zinātāji, bija Bībeles pirmo 5 grāmatu, Mūzes grāmatu pētnieki. Viņi sadarbojas ar citiem jūdu reliģiskiem vadītājiem, ar farizējiem un priesteriem. Un Bībelē mēs redzam,
kā rakstu mācītāji, pārsvarā bija Jēzus pretinieki. Un tāpēc šis vīrs bija atnācis klausīties Jēzus mācībā visticamāk ar nodomu, nevis lai mācīties kaut ko, bet lai atrastu kaut ko, ko vēlāk varētu izmantot pret Jēzu. Un tāpēc 25. pantā ir rakstīts, ka šī rakstu mācītājs piecēlās, lai kārdinātu vai pārbaudītu Jēzu. Uzdodot jautājumu, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Vai kādreiz kāds tev ir uzdevis jautājumu, bet tu jau zināji, ka viņa jautājums nav īsts jautājums? Viņš nemeklē informāciju, viņš negrib mācīties, viņš vienkārši grib pārbaudīt tevi. Un tas ir tas, kas notiek ar Jēzu un šo rakstu mācītāju. Jau no paša sākuma mēs redzam, ka šis cilvēks nemeklē informāciju, viņš negrib mācīties, viņš grib tikai izaicināt Jēzu. Un šis vīrietis jautāja Jēzu mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un kā Jēzus dažkārt darīja, viņš atbildēja uz jautājumu ar jautājumu. Sākot, kas tavu bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi. Un tā vīrietis atbild pareizi, citējot no divas rakstu vietas no vecas derības, 5. Mūzes grāmatā un no 3. Mūzes grāmatas, ka cilvēkiem vajag mīlēt savu kungu no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Bet ko mēs varam secināt no rakstu mācītāja atbildēs un Jēzus atstiprinājuma? Šie panti mums māca, ka mēs esam radīti, lai mīlētu Dievu un mīlētu citus. Mēs esam radīti, lai mīlētu Dievu un citus. Tas ir mūsu mērķis no Dieva. Un šī mīlestība nav tikai daļa no mūsu dzīves, bet mums tas jādara ar visu, kas mums ir. Ar visu savu sirdī, ar savu dvēseli, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu. Un tā patiesībā izaicina ideju, ka mūsu garīgā dzīve ir tikai viena no mūsu dzīves daļa. Pārāk bieži mēs gribam sadalīt savu dzīvi dažādas jomās un teikt, ka, šī ir mana dzīves daļa, ir Dievam, un šī daļa ir maniem hobijiem, šī daļa ir manai ģimenei, šī daļa ir manam darbam. Mēs domājam, ka svētdienās mēs ejam uz dievkāpjumu, bet pēc dievkāpjuma izejam pa durvīm, mēs nonākam reālā pasaulē. Mēs atdalām savu garīgo dzīvi no ikdienas dzīves. Bet problēma ar šo domāšanas veidu ir tā, ka tas nav tas, ko mēs redzam Bībelē, ir īpaši ar Jēzus mācībām. Apmēram pirms gada mēs studējām Jēzus kalna svētrunā, vai ne? Un ko mēs mācījāmies no tā? Ka Dievam ir plāns un nodoms tam, kā mēs dzīvojam ikdienas. Jēzus mācībā par dusmām nebija tikai par to, vai mēs dusmojāmies dievkāpjumos svētdienas rītos, bet vai mēs esam dusmīgi savas mājas, sabiedrībā, veikalos, darba vietas. Jēzus mācībā par seksualitāti un šķīstību nav tikai par tiem laikiem, kad mēs esam sapulcējušies kopā svētdienas rītos, bet par to, ko mēs skatāmies savus telefonus pusnaktī. Par ko mēs domājam, kā mēs rīkojamies mūsu ikdienas attiecības. Un kā mēs runāsim pēc dažām minūtēm, tas arī attiecas uz mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Tāpat, kā mēs nevaram atdalīt mūsu mīlestību pret Dievu no mūsu ikdienas dzīves, mēs nevaram sadalīt cilvēkus divas grupas. Tie, kuriem man jāmīl, un tie, kurus es varu mīlēt, vai iznīst pēc izvēles. Tuvākais, par kādu mums visiem jātiecas, ir tāds,
kas mīl Dievu un mīl citus ar visu, kas viņam ir. Un ir divi lieli veidi, kā mēs kļūdāmies ar šo pāveli mīlēt Dievu un citus. Pirmkārt, mēs pārāk bieži to sarežģījam. Kad mums jāpieņem lēmumi, mēs dažkārt domājam, ka mums jāatrod kāda mistiska atbilde, kāda sapnis, kāda vīzija no Dieva. Bet godīgi sakot, daudzi jautājumi, ar kuriem mēs cīnāmies, būtu daudz vienkāršāki, ja mēs vienkārši uzdotu sev jautājumus. Vai tas man palīdz vairāk mīlēt Dievu? Un vai tas palīdz man vairāk mīlēt citus? Vai šis lēmums man palīdz vairāk mīlēt Dievu? Un vai tas man palīdz vairāk mīlēt citus? Bet tad otrkārt, mēs mēģinām attaisnoties. Un tas ir tieši tas, ko mēs redzam turpmākos pantos. Jo interesanti, ko Jēzus saka šim rakstu mācītājiem. Jēzus saka, dari to, un tu dzīvosi. Dažreiz ir viegli zināt atbildēs savā prātā, bet ir daudz grūtāk dzīvot saskaņā ar to. Un tad Jēzus saka šim vīram, ka, tu zini pareizo atbildē, bet tas ir tikai sākums. Ir viena lieta zināt pareizo atbildē, bet ir cita lieta gan zināt pareizo atbildi, gan dzīvot saskaņā ar to. Un līdz ar to mums ir tendence attaisnoties. Un 29. pantā mēs burtiski to redzam šī vīrieša dzīve. Jo ir rakstīts, bet viņš gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Viņš vēlās ierobežot Dieva pavēli un atrast attaisnojumu, lai iegūtu mūžīgo dzīvi ar minimālo piepūli. Un mēs dzenāmies pēc attaisnojumiem, vai ne? Jo bieži vien mēs pārāk mīlam sevi un pārāk maz mīlam citus. Un tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nepiekrītu mācībai, kas pēdējos gados kļuvusi populārāk. Ka tad, kad Bībelē saka, ka mums jāmīl savu tuvāko kā sevi pašu, pirmais solis ir iemācīties mīlēt sevi. Un īstenībā Bībelē māca, ka mēs jau mīlam sevi pārāk daudz. Vai mums ir jāaug izpratnē par to, kā Dievs mūs ir rādījis, kas mēs esam kā daļa no Dieva rādībās? Jā. Vai mums vajag pieņemt savu identitāti kā Dieva bērnam? Noteikti. Vai mums ir jāaug mūsu identitāte kā Jēzus mācekļiem? Jā. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem, kad mēs sakam, ka mums vajag mācīties mīlēt sevi. Jo patiesībā pats Pāvils brīdināja par šo. Un pats saka, ka tā ir zīme, ka pasaules pēdējās dienas tuvojas. Kad viņš raksta savu otrajā vēstulē Timotejam, bet zini to, ka pēdējās dienas iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas karīgi, lielīgi, augstpraktīgi un tā tālāk. Un mēs redzam šo mīlestību pret sevi un attaisnošanos stāsta, ko Jēzus stāstīja rakstu mācītājiem. Un mēs redzam šo mīlestību pret sevi caur diviem vīriem šajā stāstā. Un tad Jēzus atbildēja uz tam mācītājiem un sacīja, kad cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un krita laupītāju rokās. Un ceļš no Jeruzalemes uz Jeriku bija gandrīz 30 kilometrus garš. Un tas bija diezgan neapdzīvots un bīstams apvidus. Tad nav pārsteigums, ka kāds tika aplaupīts un atstāts pusmiris. Tiešām šī ir traģiskie, bet tolaik saprotama situācija. Bet laba ziņa ir, ka nāca palīga. Jo Jēzus turpina stāstīt savu stāstu, sākot, bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzījis.
Un tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu un to ieraudzīja. Iedomājies, ka šī ir pirmā reize, kad tu esi dzirdējis šo stāstu. Noteikti tu domātu, priesteris ir klāt. Priesteris ir šeit. Protams, viņš palīdzēs. Bet nē, viņš iet garām. Un ir tāpat ar levītu. Tas cilvēks, kuram Dievs ir devis pavēli un aicinājumu palīdzēt un kalpot viņa tautai, viņš atstāja kādu, kam vajadzīga palīdzība, kurš mirst ceļā malā. Kā tas ir iespējams? Un mēs nezinām, ko viņi domāja. Varbūt viņi bija nobijušies. Varbūt viņam bija jāsteidzās uz kaut kurieni. Varbūt viņi negribēja pieskarties mirušam ķermenim. Bet galu viņu iemesls nav svarīgs. Un tāpēc Jēzus mums nesniedz nekādu iemeslu. Jo svarīgāk ir tas, ka viņi redzēja cietušu cilvēku un viņi pagāja garām. Viņi varēja parādīt mīlestību šie ievainotajam cilvēkam, bet viņi atrada attaisnojumus un aizgāja. Vai mēs darām to pašu? Tolaik cilvēki, kas klausījās Jēzus stāstu, teiktu, ka tuvākais ir kāds viņam līdzīgs. Ebrejs, Dieva izredzētas tautas loceklis. Tuvākais nav samarietis, nav pagans, nav romiešu karavīrs. Tuvākais, ko viņi var mīlēt, ir kāds, kas ir tieši tāds pats kā viņi. Un godīgi, mēs esam diezgan līdzīgi. Pat, diemžēl, ik pa laikam draudzes kontekstā. Mēs mīlam tos, kurus ir viegli mīlēt, kuri mūs nekaitina, kuriem ir tādi paši hobiji un interesēs. Es nesaku, ka mums jābūt labākajiem draugiem ar katru cilvēku mūsu dzīvē. Jo būs cilvēki, ar kuriem būs viegli runāt, draudzēties, kuri grib iet un makšķerēt vai skriet ar mums. Bet katram, kurš ienāk pa šīs telpas durvīm, katram draudzes loceklim, katram jaunietim vai pusaudzim, kurš apmeklē mūsu jauniešu vakarus, būtu jāaiziet ar apziņu, ka viņš vai viņa ir mīlēts un ka šajā draudzē ir cilvēki, kuri ir gatavi viņus mīlēt, pat pašaizliedzīgi, kuri ir gatavi dot, kas ir vajadzīgs, lai mīlētu citus. Bet kāpēc tas bieži nesanāca? Viens veids, par ko domāt, ir, ka grēks ir ietekmējis to, kā mēs redzam citus. Mūsu grēku dēļ mēs nevaram redzēt citus tā, kā Dievs mūs aicina redzēt citus. Mums ir redzes problēmas. Mēs esam vai nu tālredzīgi vai tūredzīgi. Kad mēs esam tālredzīgi, mēs redzam tikai tās lietas, kas ir tālumā. Un mēs ignorējam tās lietas, kas ir vistuvāk mums. Mēs esam tik ļoti fokusēti uz lietām nākotnē vai lietām, kas notiek simtiem kilometru attālumā, ka mēs nedomājam par to, ko Dievs mūs aicina darīt mūsu pašu ģimenēs, mūsu darba vietas, mūsu skolas. Es dažreiz to redzu ar cilvēkiem, kuri vēlas doties kalpot Dievam kā misionāri cita valstī, bet viņi labi nekalpo un nevada savas ģimenes. Bet no otras puses, daži no mums cīnās ar tūredzību. Mēs esam tik koncentrējušies uz savu ikdienu un lietām, kas ir tieši mūsu acu priekšā, ka mēs nepacējām acis, lai ieraudzītu citus cilvēkus mums apkārt, kurus Dievs ir aicinājis mūs mīlēt.
Mēs esam tik ļoti pierādījuši pie savam ikdienas gaitam un pie tā, kas mums ir, ka mēs neredzam pustīvos cilvēkus mūsu apkārt, kurus Dievs ir aicinājis mūs mīlēt un kalpot. Un personīgi, es pats cīnos ar šo. Un pārāk bieži es pats varu būt tik aizņemts, ka man nav laiku redzēt, ko Dievs dara man apkārt. Bet mēs nevaram meklēt attaisnojumus, jo īstais tuvākais izvēlas mīlestību, nevis attaisnojumus. Kādi ir attaisnojumi, kas tev ir, lai nemīlētu kādu tava dzīvē? Lai nemīlētu kādu tava dzīvē, kurš ir ievainots un kuram ir vajadzīga palīdzība. Kā tu vari izvēlēties mīlestību šonedēļ tajās vietas, kur Dievs tevi ir līdzis? Lai mēs būtu cilvēki, lai mēs būtu draudzē, kas izvēlās mīlestību, nevis attaisnojumus. Tad kāds ir īsts tuvākais? Īsts tuvākais mīl Dievu un citus. Viņš izvēlās mīlestību, nevis attaisnojumus, un viņš mīl ar evaņģēlija mīlestību. Varbūt tu domā, evaņģēlijs, kur ir evaņģēlijs šajos pantos? Bet ja mēs turpināsim lasīt Jēzus stāstu, mēs redzēsim, ka trešais cilvēks šajā stāstā mums parāda, ko nozīmē būt īstam tuvākajam un mīlēt ar īsto evaņģēlija mīlestību. Kā ir rakstīts, bet kāds samarietis savu ceļu iedams, tuvojas viņam, un viņu redzot, sirds tam iežēlojas. Un piegājies viņa pārsējā viņa bātīs, ieliedams tajās eju un vinu, un pēc tam viņš to cēlā uz savu lopu, un to aizveda mājvietā, un to apkopā. Un tad otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva to saimniekam, sacīdams, kop viņu. Un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ naktams, es to tev atdošu. Daudzi no mums droši vien esam dzirdējuši šo stāstu, vai ne? Un mums šķiet loģiski, ka nākamais cilvēks šajā stāstā ir samarietis. Bet sākotnējiem klausītājiem tas būtu liels šoks. Viņi droši vien gaidīja kādu parastu jūdu, bet samarieti? Nē, tas nevar būt. Un mēs runājam par šo pirms dažām nedēļām, tad, kad es sludinu par samarieti pie Akas Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā. Un es neatkārtošu visu par samariešu vēsturi un tā naida avotiem, bet īsumā viņam bija liels riebums viņam pret otru. Jo katra tauta, gan jūdi, gan samarieši uzskata sevi par Dieva īsto tautu, un rezultāts bija šis liels konflikts. Bet Jēzus parāda samarieti par stāsta varoni, lai parādītu, ka mūsu attiecības ar Dievu un mūsu mīlestība pret viņu un citiem nav atkarīgs no mūsu tautības, vai rases, vai ģimenes. Mūsu ģimenes vēsturē negarantē, ka mēs patiesi mīlēsim Dievu. Tā ir mūsu personīga izvēle. Varbūt tava mamma mācīja svētdienas skolā, varbūt tavs tētis bija sludinātājs, varbūt tava vecmāmiņa 85 gadus katru svētdienu gāja uz dievkāpījumiem, bet tas nenozīmē, ka tu esi patiesas attiecības ar Dievu. Un pirmajiem 2 cilvēkiem šajā stāstā bija šāda identitāte. Priesteru un levītu identitāte nonāca no viņu ģimenes, no viņu senča. Lai kļūtu par priesteri, tavam tēvam bija jābūt priesterim, vai ne? Un levītiem bija jāpiedzimst šajā ciltī. Un tomēr neviena no šīm lietām nedrošināja to, ka viņi patiešām mīlēs Dievu un mīlēs citus.
Un mēs šo redzam cieši caur šo samarieti. Jautājums nav par tavu ģimeni vai tavu pagātni, bet gan par to, vai tev ir īsta mīlestība pret Dievu un citiem. Un priesteris un levīts atnāca, redzēja un aizgāja prom. Bet ko šīs samarietis darīja? Viņš atnāca, viņš redzēja cietušo vīrieti, un tad viņa sirds iežēlojas par viņu. Bet šis iežēlošanās nebija tikai sajūta, bet sajūta, kas noveda pie rīcības, pat upurējošas rīcības. Samarietis riskēja ar savu dzīvību, apstājoties pie šī cietušā vīra, jo bija iespēja, ka laupītāji vēl bija tuvumā. Viņš veltīja laiku, lai apkotu vīra brūcēs, un tad viņš lika vīram jāt uz savu ezeju, kamēr pats gājam ar kājām. Samarietis ne tikai sniedza pirmo palīdzību, bet viņš aizveda viņu uz drošu vietu. Mūsu tulkojumā ir mājvieta, bet jaunajā tulkojumā ir tulkots kā viesnīca, kurš viņš varēja tikt dziedināts. Un tad viņš samaksāja viesnīcas īpašniekam 2 denārijus, kas varētu samaksāt pat par 2 mēnešu uzturēšanos viesnīcā. Iedomājies, izcerēt tik lielu summu, lai palīdzētu svešniekiem. Un ne tikai samarietis samaksāja šo summu, bet viņš arī teica saimniekam, ka ja būs vēl kādi izdevumi, viņš parūpēsies arī par tiem. Samarietis, atšķirība no priestera un levīta, mīlēja savu tuvāko un parādīja, ka patiesa mīlestība ir pilna ar līdzjūtību, dāsnumu un ar rīcībām. Kā īsti tuvākais viņš mīl ar evaņģēliju mīlestību. Bet kāpēc es saku šo vārdu evaņģēlis? Kur mēs redzam evaņģēliju šajos pantos? Un atbildēja būtu šāda. Mīlestība nav kāda mistiskā, emocionālā sajūta. Bet galu galā Bībelē mums māca, ka Dievs pats ir mīlestības definīcija. Un viņa mīlestība vispildāk ir redzama caur evaņģēliju. Jo mēs esam kā tas cilvēks, kurš ir aplaupīts un atstāts nomirt. Grēks ir mūsu pievēcis un atstājis nomirt. Un dažreiz tas ir grēks, ko citi ir izdarījuši pret mums, bet dažreiz un parasti tie ir mūsu pašu slikti lēmumi, kas mūs ir ievainojuši. Un lai gan Dievam bija visas tiesības atstāt mūs tur, kur mēs bijām, mirušus savus grēkus, viņš iežēlojas par mums, tāpat kā samarietis mūsu stāstā. Un tāpat kā samarietis devas pie vīra ceļa malā, ko Dievs ir darījis. Dievs nāca pie mums caur savu dēlu Jēzu Kristu. Viņš neizstāvēja ceļa malā un nekliedza, lai mēs nāktu pie viņa, bet viņš nāca pie mums. Un tāpat kā samarietis atnesa drošību un dziedināšanu, Dievs dara tieši pašu caur Jēzu Kristu. Jo caur Jēzu mēs varam atrast piedošanu. Mēs varam atrast piedošanu par saviem grēkiem un atrast jaunu dzīvi viņa. Jaunu dzīvi, kas vairs nav grēka un satana vārā, bet jauna dzīve, kurā mēs kļūstam arvien līdzīgāki Kristum un dzīvojam dzīvi, ko Dievs mums ir paredzējis. Un tāpat kā ievainotais cilvēks mūsu stāstā, mēs nedaram neko, lai to nopelnītu. Vienīgais, kas mums jādara, ir jāseko Jēzum. Ļaujot viņam mūs mainīt un veidot un dziedināt. Un tieši kā samarietis, Jēzus izlēja par mums savu dāsno, bagātīgo žēlastību,
Kā pats Pāvils apraksta savā vēstulē Efeziešiem. Viņa mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Un šī mīlestība, ko mēs vispirms atrodam Dieva, tad maina mūs un ļauj mums mīlēt citus tāpat, kā Dievs ir mīlējis mūs. Un tāpēc Jēzus aicina savus mācekļus palikt viņa mīlestībā, sekojot un paklausot viņa mācībā, un tad mīlēt citus tāpat, kā viņš ir mīlējis viņus. Kā ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā, Jēzus vārdu saviem mācekļiem, kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palīdziet mana mīlestība. Mazliet tālāk, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tādēļ mans bauslis ir mīliet citu tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Caur evaņģēliju. Vai tu mīli tāpat, kā Dievs ir mīlējis tevi? Varbūt tu nedari, jo vēl neesi patiesi piedzīvojis Dieva mīlestību. Varbūt tu centies sevi dziedināt un atsākies no viņa palīdzības, bet nedari tā. Seko viņam un ļauj viņam tevi dziedināt un dot tev dzīvi, kas ir tik nepieciešams mums. Bet tiem no mums, kurus Dievs jau ir izglābis, tiem no mums, kas esam Jēzus sekotāji, šis stāsts māca, ka aicinājums mīlēt citus ar evaņģēlija mīlestību nav tikai mācītājiem vai draudzes vadītājiem. Tas nav tikai tiem, kas ir ļoti garīgi. Tas ir katram no mums. Un šis aicinājums, kas ir katram no mums, ved mūs mīlēt katru cilvēku neatkarīgi no viņas rases, pagātnes, spējas atmaksāt mums. Tāpat kā Jēzus mīlestība pret mums ir bagātā, tā arī mēs esam aicināti būt bagāti mīlestība pret citiem. Tad noslēgumā es gribu pievērst uzmanību uz tiem pēdējiem vārdiem šajā raksturvietā, kur Jēzus dod Pāvelē rakstu mācītājiem sakot, nu tad ej un dari tu arī tāpat. Tad ej un dari tu arī tāpat. Šodien Jēzus saka to pašu mums visiem. Ej un dari to pašu. Tas nav tikai aicinājums tikai mācītājiem, draudzes vadītājiem, superīgiem kristiešiem vai jaunieši pat tikai pieaugušiem. Tas ir aicinājums un pavēle katram Jēzus sekotājiem. Lai mēs katrs būtu īsts tuvākais, kas mīl Dievu un citus, kas izvēlās mīlestību nevis aitaisnojumus, un kas mīl ar evaņģēlija mīlestību. Es zinu, ka tas nav viegli, jo ir viena lieta teikt šos vārdus un pavisam cita lieta to darīt katru dienu. Un dažkārt ir grūti mīlēt citus. Ir grūti mīlēt citus ar evaņģēlija mīlestību. Jo zinu, ka ir grūti mīlēt mani ik pa laikam. Mana grēka dēļ. Bet sekot Jēzum nozīmē aizliegt sevi, ikdienas ņemt uz sevi savu krustu un staigāt viņam pakaļ. Tas nav viegli, bet tas ir tā vērts. Jā, tas prasa, ka mēs aizliegtu sevi, atteiktos no sevis. Bet kad mēs pievienojamies Dievam tajā, ko viņš dara citu cilvēku dzīvēs, mīlot viņus ar evaņģēlija mīlestību, tad mēs varam redzēt apbrīnumainas lietas. Redzēt un mīlēt citus caur Kristus acīm nav viegli, bet tas var būt skaisti.
un apbrīnojams. Un mēs ne tikai varam redzēt apbrīnojamas lietas caur citu cilvēku dzīvēs, bet mēs paši varam piedzīvot tās pašas lietas. Jo vairāk mēs mīlam citus, jo vairāk mēs piedzīvojam Dieva mīlestību savā dzīvē. Un mēs atradām prieku. Un tas lietas, ko Jēzus grib svētīt mūs ar tām lietām. Tas ir grūts ceļš. Bet tajā ceļā mēs atradām prieku un svētības, kas ir iespējams tikai, ja mēs esam paklausīgi Dievam. Ja mēs ejam šajā ceļā, kas ir grūti, bet ir tā vērts. Tad, lai mēs būtu tas tuvākais, kurš apstājas. Lai mēs būtu tas tuvākais, kas mīl Dievu un citus, kas izvēlas mīlestību nevis attaisnojumus un kas mīl ar evaņģēliju. Lūksim. Mūsu Tēvs, es pateicos par to mīlestību, ko Tu esi parādījis mums caur Jēzu Kristu. Kad mēs bijām miris, ceļa malā, ka mēs nekāda veidā varētu izglābt sevi. Tu nāci pie mums caur savu dēlu. Un tāpēc, kā tas cilvēks mūsu stāstā, mēs varam piedzīvot dziedināšanu, mēs varam piedzīvot glābšanu, un mēs varam atrast jauno dzīvību. Un es lūdzu, ka, lai gan ir grūti mīlēt visu laiku, ir grūti atteikties no sevi, savam vēlmēm un aizliegt sevi, bet mēs atrastu sevi to mīlestību, ka mēs varam dot citiem. Un caur to mēs varam pievienoties Tev, Tava darba. Un tajā, ko Tu dari un kā Tu darbojies citu cilvēku dzīvēs. Un kopā mēs varam piedzīvot apbrīnājumas lietas. Tad lūdzu, mēs lūdzam, ka Tu palīdzi mums būt tas tuvākais, kas ir piedzīvojis Tavu mīlestību un kas dod visiem. Ne tikai tiem, kas ir viegli mīlēt, ne tikai tiem, kuri mīl mūs, bet pat tiem cilvēkiem, kur mēs varētu saukt par mūsu ienaidniekiem, par cilvēkiem, kuri nav tā kā mūs. Tad dod mums to mīlestību un palīdzi mums mīlēt citus tajā mīlestību, kas ir nesaprotams nekristiešiem. Kas viņam liek domāt, kas tas ir. Tas nav saprotama mīlestība. Bet dod mums to spēku un mīlestību un spēju, lai mēs varam būt Tavas rokas un kājas un iet ar šo mīlestību mūsu mājas, mūsu sabiedrība, mūsu darba vietas, pat pie svešniekiem, pat ceļu uz Rīgu vai no Rīgas, lai visiem būtu iespēja piedzīvot to mīlestību, ko Tu gribi dot viņam. Un mēs lūdzam šo visu Jēzus Kristus vārdā.